Darbs attālinātajās platformās ir kļuvis par mūsu ikdienu. Rīgas domas Izglītības, kultūras un sporta departaments, kurš realizē Eiropas sociālā fonda projektu atbalsts izglītojamo individuālo kompetenci attīstībai, nav izņēmums. Meklējot jaunas projektu realizācijas un sadarbības formas, tika organizēts tiešsaistes webināru cikls Ieguvumi un izaicinājumi skolēnam, skolotājiem, skolai projektu aktivitāšu īstenošanā. Lai kopā šajā ārkārtējā situācijas laikā domāt par projekta iespējamo norisi, piesaistot profesionālus lektorus, docētājus, profesorus, tika īstenots webināru cikls ar 4 atsevišķām nodarbībām. Viena no prioritātēm bija STEM un vide, kā arī šī brīža digitālais izaicinājums rosināja mūs kā projektu koordinātors domāt par šo webināru saturu un domāt par to, lai šī projekta ietvaros skolotājiem būtu iespēja iepazīties ar jaunākām tehnoloģijām, ar jaunākiem virzieniem, ar tiem mūsdienīgiem rīkiem, kas būtu integrējami mācību procesā, lai šo mācību procesu padarītu interesantāku audzēkņiem un katrā ziņā piemērotu arī šī brīža situācijai attālinātajās mācībās. Manuprāt, ir lieliski, ka nodarbībās ir iespēja praktiski darboties, izmēģinot un novērtējot piedāvāto rīku jēgpilnu pielietojumu. Atskatoties kopā paveikto noslēgumu webināros, kā ieguvumu uzsveram sadarbību ar izglītības iestādēm, kā rezultātā ir izstrādāts jaunas darba formas un metodiskie materiāli. Vienā no webināru dienām piedalījās Banku augstskolas lektore Elīna Miķelsone, un šī semināra ietvaros mēs kopā ar skolām esam veidojuši ideju banku, apkopojot tās idejas, kas būtu izmantojamas un ieviešamas arī pēc projekta noslēguma. Esmu ļoti pateicīga projektam par šo iespēju, ka mums bija iespēja pamēģināt šādu pieredzi jaunu gūt. Katrā gadījumā mums ir izveidojušās dažas stratēģijas, pie kurām jau mēs varētu pieturēties, lai arī turpmāk šo atbalstu varētu labāk sniegt skolēniem. Webināru dalībniekiem tika piedāvāts patiesi liels lekciju un praktisko nodarbību klāsts. Semināru saturs netika koncentrēts tikai uz jaunu zināšanu apguvi, bet pedagogiem sniedz arī praktiskus padomus, kā neizdegt un rast spēku turpmākajam darbam. Vislielāku paldies vēlamies pateikt tām 15 izglītības iestādēm un 8 interešu izglītības iestādēm, kuras bija gatavas dalīties un iedvesmot skolotājus šī webināra cikla ietvaros. Un ieviestās aktivitātes tik tiešām ir noderīgas jebkurai skolai arī pēc projekta noslēguma.